Satversme. Satversme tātad ir tas pats sabiedriskais līgums. Līgums, zem kura mēs patversimies un satversimies šo vārdu patiesajā nozīmē. Satversme ir sabiedriskais līgums, jo to paraksta tauta, nevis grupējumi vai partijas, kuru darbība ir jāatdala nost no valsts, tieši tāpat kā jebkura baznīca. Satversme nav sabiedriskais līgums, ja to paraksta minarhi, oligarhi, plutokrāti, korporatokrāti, kleptokrāti. Tas, ko minarhi un kārtu pārstāvi savā sajietā paraksta, tas ir viņu pašu savstarpējais, tautai uzspiestais valsts iekārtas pamatlikums, kuru sauc par konstitūciju. Patiesas satversmes gadījumā tauta paliek kā suverēns, jeb augstākās varas nesējs, bet konstitūcijas gadījumā augstākā vara var būt pat monarham vai kādai lordu palātai, vai kādam baronu un baronetu grupējumam, vai kādam politiskam vai ekonomiskam grupējumam. Mēs ļoti labi pazīstam konstitucionālās monarhijas – Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Nīderlande, apvienotā karaliste, Beļģija, Monako, Liktenšteina, Luksemburga un citas. Jāņem vērā arī tas, ka daudzas konstitucionālās monarhijas, konstitucionālās valstis un parlamentārās republikas ir pārvērtušās par korporatīvajām valstīm, republikām, monarhijām, kompānijām, karteļiem. Bet šajās valstīs konstitūcija ir tikai tāda dekorācija. Tautas padome. 1918. gada 17. novembrī steigā, acīm redzot pēc vienošanās ar Vācijas pilnvarnieku komisāru A. Vinningu, tiek sasaukta tautas sapulce, kurai tikai nosaukums ir tautas, jo tā bija politisku grupējumu pārstāvju sanāksme, 40 locekļi no 8 nelieliem politgrupējumiem un 1 Latgales zemes pārstāvis. Latgales zemes pārstāvim vienīgajam bija kaut kāda leģitimitāte. Nekādas iebalsošanas vai vēlēšanu nebija. 1918. gada 18. novembrī Tautas padome otrais proklamēja Latvijas republiku. Tautas padome bija likumdevējs līdz 1920. gada 30. aprīlim. Tās kroplīgais locekļu skaits 245, 297, kuri bija sadalīti pa 22 pastāvīgām komisijām. Neleģitīmā tautas padome pieņēma satversmes sapulces vēlēšanu likumu, atbilstoši kuram tika ievēlēta satversmes sapulce. Pirmā satversmes sapulce. Satversmes sapulces vēlēšanas notika 1920. gada 17. un 18. aprīlī. Darbu sāka 1920. gada 1. maijā, beidza 1922. gada 7. novembrī. Satversmes sapulces vēlēšanas okupācijas dēļ nenotika Valkas, Valmieras un Ilūkstas apriņķos. Tie bija nepārstāvēti apriņķi. 25 jaunradītās politiskās sīkpartijas un vēlētāju grupas uz vēlēšanām iesniedza 57 deputātu kandidātu sarakstus, bet tikai 16 no tiem ieguva mandātus. Kopumā ievēlēja 150 deputātus. Satversmes sapulces deputāti pārstāvēja 16 steigā izveidotus politgrupējumus, izņemot LSDSP, dibinātu 1899. gadā. Ne par kādu tautas pārstāvniecību nevarēja būt runa. Tie bija grupējumu politisku, ekonomisku, etnisku interešu pārstāvji. Satversmes sapulce savas pastāvēšanas laikā pieņēma satversmi, 205 likumus un 291 noteikumu ar likuma spēku. Pirmā satversme. Latvijas satversmes sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē tika pieņemta Latvijas Republikas satversme. Satversmes teksts pamatā un idejiski bija plaģiāts no Jehuda Hugo Preisa Vācijā izstrādātās Veimāras Republikas konstitūcijas. Pēc asām debatēm satversmes 2. pantā vārdi latviešu tautai tika aizstāti ar vārdiem
Latvijas tautai. Satversmes 2. pants skan: Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Par šī politiskā nācijas jēdziena ievazāšanas tēvu Latvijā, kā raksta V. Liniņš, tiek uzskatīts Kārlis Ulmanis, kurš līdz 1934. gadam nesot lietojis vārdu latviešu tauta, bet gan Latvijas tauta. Tautsaimnieks K. Balodis esot viņu saucis arī par korupcijas tēvu. Neaizmirsīsim arī to, ka Kārlis Ulmanis nekad nav bijis leģitīms Latvijas valsts prezidents. Var jau teikt, ka jēdziens Latvijas tauta bija kā tāds prototips vēlākajam, mums tik labi pazīstamajam jēdzienam padomju tauta. Tas, protams, nebija nejauši, jo pasaulē, it sevišķi Eiropā, iesākās iluminātu masonu republiku dibināšanas vilnis. Faktiski viens no Pirmā pasaules kara cēloņiem, tuvāk manā rakstā pasaules vecā un jaunā izglītības sistēmas paradigma, bija impēriju un monarhiju likvidēšana, to aizstāšana ar republikām, kurās valda vadāmie partiju parlamenti. Pirmā Latvijas republikas satversme nav pieņemta tautas referendumā, bet ir politisko un svežzemnieku etnisko grupējumu pieņemts pamatlikums. Šodien spēkā esošā satversmē ir izdarīti vēl 29 neleģitīmi grozījumi un papildinājumi, kurus visus ir parakstījis satversmes sapulces prezidents Čakste un satversmes sapulces sekretārs Ivanovs. Viņi abi gandrīz katru gadu līdz 2016. gadam ir augšām cēlušies un parakstījuši kādu jaunu grozījumu un papildinājumu. Latvieši un 1998. gada satversme. Latvijas Republikas augstākā padome apzināti laboja pirmās satversmes sapulces pieņemto kļūdaino jēdzienu Latvijas tauta. Kā to izdarīja augstākās padomes deputāti? Proti, nemainot satversmi, bet 1991. gada 10. decembrī pieņemot jaunu konstitucionālo likumu – cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi. Šajā likumā 41. pants skan sekojoši: Katra pienākums ir ievērot Latvijas Republikas likumus, cienīt latviešu tautas un Latvijā dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu tradīcijas un paražas, kā arī respektēt citu personu nacionālo pašcieņu. 10. decembrī reģistrējušies bija 102 deputāti, pārbalsoja 83, pret 4, atturas 6. Pārējie vienkārši izgāja no zāles, lai nebalsotu. Par likumprojektu nobalsoja gan komunisti, gan nacionālisti, kā arī šo rindu autors, būdams augstākās padomes deputāts. Pilnīgs pretstats ir 6. saima, kura 1998. gada 15. oktobrī savā rudens sesijas 10. sēdē latviešus ar visām paražām un tradīcijām aizsūtīja pa skuju taku. Tajā sēdē bija ļoti plaša dienas kārtība, piemēram, par Kyoto 1973. gada konvenciju par muitas procedūras vienkāršošanu un harmonizēšanu, bet starp likumprojektu par sadzīves atkritumiem un grozījumiem likumā par cukuru bija iespiesti grozījumi Latvijas Republikas satversmē, atceļot augstākās padomes konstitucionālo likumu un to aizstājot ar satversmes 8. nodaļu – cilvēka pamatiesības. Uzlabotās pēdiņās satversmes 91. pantā tagad rakstīts: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Balsojums par 74, pret nav, atturas 5. Šo latviešiem apkaunojošo likumprojektu iesniedza un 8. nodaļu izstrādāja juridiskā komisija Bišera vadībā. Protams, ka tā bija pasaules jaunās kārtības megaprojekta sastāvdaļa. Bet tāpēc jau nebija jāuzvedas kā trusīšiem Boā Čūskas krātiņā un jāpiekrīt globalizatoriem. Pret šo latviešu un viņu tradīciju un paražu izmešanu mēstulē neizteicās neviens nacionālists,
Neviens deputāts no frakcijām Tēvzemei un brīvībai, LNNK, Latvijai, Latvijas Zemnieku savienības, Tautai un tiesībai. Ne sarkanie, ne baltie, ne melnie, ne brūnie, ne zaļie, ne zilie. Neviens neaizstāvēja latviešus kā tautu. Ko darīt? Kara kurinātājus aizsargā NATO 5. pants, bet mūs pagaidām aizsargā esošā Satversmes 2. pants. Bet šobrīd pēc 100 gadiem ir mainījusies pasaule, esam mainījušies mēs paši. Vecās Satversmes neatbilstība un neleģitīmā grozīšana ir padarījusi to par dekorāciju. Mums, balstoties uz Satversmes 2. pantu un tautu pašnoteikšanās tiesībām, ir jāpieņem patiesa jauna tautas satversme. Lai to izdarītu, mums ir jāizveido tautas līgums, jaunās satversmes atbalsta grupas, katrā ciemsētā, pagastā, novadā, pilsētā, zemē un valstī kopumā. Jāizveido koordinācijas centrs, kurš koordinē atbalsta grupu, darbu un tehniski sasauc tautas līguma jeb satversmes sapulci. Jaunās satversmes atbalsta grupas uzmana esošās satversmes pārkāpumus un pārkāpējus iesniedz publiskus protestus, apkopo datus un faktus, cenšas sakārtot valsts tiesisko dzīvi, it sevišķi vēlēšanu sistēmu atbilstoši jau pieņemtai satversmei, un paralēli izstrādā jaunās satversmes projektu, kā arī tās pieņemšanas kārtības rulli. Kad projekts ir gatavs apstiprināšanai, tad jaunās satversmes koordinācijas centrs sasauc satversmes sapulci. Ņemsim vērā, ka iepriekšējais minarhu politisko sīkpartiju pieņemtās satversmes sapulces ilgums bija apmēram 2 gadi. Tas nozīmē, ka jaunās satversmes sapulces ilgums nebūt nenozīmē 1 dienas darbu. Bet laiks negaida, jo katru gadu Latvijā piedzimst nepilni 20 000 cilvēku, bet nomirst turpat vai 30 000 iedzīvotāju, un tai pašā laikā katru gadu oficiāli pašdeportējas no Latvijas 20 līdz 25 000 cilvēku. Protams, ka tie pārsvarā visi ir darbspējīgā vecumā. Latviešu tiesības spogulis. Senči mums ir atstājuši ceļazīmes, mūsu simbolus, mūsu paražas un tradīcijas, mūsu dzīves ziņu, pasaules uzskatu. Sekosim savai sirds gudrībai un tautas prātam. Veidosim savā zemē tādu sabiedrisko iekārtu, kura atbilst šim garīgajam mantojumam. Dzīvosim atbilstoši Dieva padomam, dabiskām Dieva dotām tiesībām, āriešu tikumiskam kodeksam, savām paražām un tradīcijām. Valsts. Šobrīd sabiedrībā dominē lozungs "Mēs mīlam šo zemi, bet nemīlam šo valsti". Mēs daudz dzirdam un runājam par valsti, absolutizējam tās jēgu, nenovērtējam un pārvērtējam tās nozīmi. Pastāv pat tāds jēdziens kā valstisms, kurš apzīmē pārvaldes formu, kas ir gan kā īpašības vārds, gan jau kā jaunā reliģija. Ticība valstī kā labam valdniekam, kurš visu izdarīs pašu vietā, kurš paglaudīs un aizstāvēs. Atliek tikai paļauties uz valsti. Bet šobrīd jau parādījušās pat tādas valstu formas kā stacionārā bandīta valsts, viesbandītu valsts un to abu hibrīdās formas, kuras izvērš hibrīdo karu pret savu tautu. Aizvien vairāk dzirdam runājam par mafijas valstīm, 8kājiem Austrum Eiropā un Rietum Eiropā, visas pasaules mērogām. Mēs no vēstures labi zinām, kā valstisms viegli un nemanāmi pārplūst nacionālsociālismā, nacismā, fašismā, komunismā, kā ar valstisma instrumentiem tautām tiek atņemta pašnoteikšanās un cik viegli tās nonāk totalitārisma gūstā, verdzībā. Man nav tāda pašmērķa caurskatīt visas valstu definīcijas un funkcijas, tas lai paliek valststiesībniekiem, bet paskatīsimies uz tām no tautvaldības pozīcijām. Mūsu uzdevums ir saprast valsts būtību, valsts un tautas savstarpējās attiecības, jo tieši tajās balstās daudzas valstu definīcijas,
un arī otrādi, pilnīgi ignorē šīs attiecības, speciāli tās noklusē. Mūsu uzdevums ir atklāt tos psihotrikus un fikcijas, kādas tiek vērtas ap šo it kā vienkāršo, bet īstenībā sarežģīto un ietilpīgo jēdzienu valsts. Ap valsts jēdzienu ir radīts tāds speciāli izplūdis oreols, tāda it kā neliela migla, kas piesaktu mēnesi, lai mēs neredzētu tā kontūras. Daudz raksta par valsti, bet tādu īstu definīciju par valsti jūs īstenībā neatradīsiet. Un tas nav nejauši, tam ir savi iemesli. Rodas jautājums, tad kāpēc šodien nav skaidrības ar valsts jēdzienu? Domāju, ka ir mērķi ideoloģiskām manipulācijām, jo aiz valsts izkārtnes slēpjas valsts aparāts, bet to savukārt darbina kāds noteikts valdonis. Tieši tāpat padomju laikā bija sajaukti jēdzieni valsts un komunistiskā partija. Runāja par partiju, domāja valsti, runāja par valsti, domāja partiju. Šodienas Latvijā un citās postsocialistiskās valstīs notiek tieši tas pats, tikai vienas partijas vietā izaugušas vairākas, kuras veido koalīciju jeb virspartiju. Valsts izmanto valsti kā tādu vairogu, aiz kura paši ērti paslēpušies. Padomju laiku birokrātiju nomainīja neokomunistu jeb lumpenbirokrātija. Tieši tāpat viņi miksē valsts intereses ar nacionālām un savām interesēm. Jēdzienu nacionālās intereses viņi izmanto ļoti glumi. Ar šo latīņu svešvārdu natio it kā aptver gan valsti, gan tautu, lai gan faktiski tās ir valsts intereses. Bet tā kā valsts ir tikai forma un formai nevar būt intereses, tad aiz visa tā slēpjas valsts aparāta intereses. Bet aiz tām valdoņa, un tautas intereses tiek atstātas aiz borta. Kādas ir valsts aparāta intereses demokrātijā, to mēs visi nevien zinām, bet izjūtam ikdienas dzīvē. Tas viss ir it kā tikai lingvistiska manipulācija, bet ar briesmīgām sekām tautai, jo aiz manipulācijas ar vārdiem slēpjas patiesais labuma guvējs – valdonis. Jēdzienu valdonis apskatīsim varas sadaļā, tam ir ļoti sarežģīta iekšējā struktūra. Protams, ir jāizprot valsts jēdziena izpratnes maiņa gadsimtos, un arī tā satura maiņa, mainoties vēsturiskajiem apstākļiem, kurus maina, protams, paši cilvēki no vienas puses un pasaules pārvaldnieki no otras puses. Manis aprakstītās Senlatvijas valstis, žurnāla Zintnieks 421. numurām, protams, bija pavisam citādi organizētas kā mūsdienu represīvās modernās demokrātiskās valstis. Valsts pastāvēšanas mērķi mainās no tā, kas ir pie varas valstī, kāda ir sabiedriskā iekārta. Piemēram, senlatviešu valstīm bija tikai aizsardzības funkcija, bet Maskavijas un Rosijas cariem ekspansionistiskā, savas impērijas paplašināšanas, iekarošanas funkcija. Ruskiju vēsturnieki, servilanti to sauc par nevainīgu zemju savākšanu, sabirāņie ziemeļi. Kristiešiem valsts bija ierocis jūdio-kristietības jaunās valstības, pilnā nosaukumā jaunās Izraēlas valstības zemju paplašināšanai. Asiņainie krusta kari pret baltu tautām, tai skaitā senlatviešiem, pie Baltijas jūras un visā Austruma Eiropā bija vērsti uz kristīgās baznīcas valsts paplašināšanu un tautu garīgo un fizisko paverdzināšanu. Neaizmirstiet, ka kristiešu kristībās jūs kļūstat par kristīgās baznīcas vergu un īpašumu, par to bērnam un klātesošiem paziņo mācītājs. Valsts definīcija. Pirmā tuvinājumā, kā tas ir pieņemts zinātnē, varam teikt, ka valsts ir sabiedrības organizācijas forma. Dažkārt saka tiesiskās organizācijas forma. Bet valsts var būt arī varmācīgi organizēta, un tādējādi to saukt par sabiedrības formu nebūtu korekti, jo tad tā ir kāda grupējuma uzurpācijas forma. Valsts var būt organizēta arī kā korporatīvs uzņēmums tirdzniecības veikšanai. Korporatīva, kompradoru valsts,
kāda sākotnēji bija Kijevas Rus. Tādā gadījumā mēs to saucam par valsti korporāciju. Svarīgs moments ir arī manipulācija ar pieminēto jēdzienu sabiedrība. Viss tiek pasniegts it kā no sabiedrības iznākošs, kā sabiedrības lēmums, lai gan pamatā visas vardarbīgās valstis ir veidojis kāds grupējums valstī, piemēram, baltvācieši Kurzemes guberņā, vai aiz tās stāvošs valdonis citā valstī. Piemēram, Vācijas valsts dibina apvienoto Baltijas hercogisti 1918. gadā. Protams, varam demagoģiski pateikt, ka šis grupējums ir arī sabiedrības daļa, bet tā arī ir manipulācija. Domāju, ka nav pieņemams formulējums valsts kā sabiedrības organizācijas forma, jo tas ir pārāk virspusējs un aiz sabiedrības paslēpjas organizētājs. Piemēram, Napoleons sākotnēji iekarotajās zemēs vienu pēc otras dibināja valstis un ieguva sev labu aizmuguri, bet Austrum Eiropas zemēs viņš to nedarīja, un vēlāk arī tās paša radītās valstis anektēja, kā rezultātā gan karu, gan impēriju zaudēja. Vācija Pirmā pasaules kara laikā okupētajā zemē, kuru viņi sauca par Oberost, augšējie austrumi, nodibināja Lietuvas karalisti un apvienoto Baltijas hercogisti. Aptvēra Latviju un Igauniju, to likvidēja tikai 1918. gada 28. novembrī. Tas ir 10 dienas pēc Latvijas Republikas otrreizējās proklamēšanas, jo Latviešu pagaidu Nacionālā padome Latviju par neatkarīgu valsti pasludināja jau 1918. gada 30. janvārī. PSRS varmācīgi iekļautās tautas cerēja uz Hitleru, piemēram, Baltkrievi, Litvini, sāģās ar maizi un sāli, sagaidīja Wehrmachtas kareivjus, bet ko viņi izdarīja? Mēs zinām. Rosija, restaurējot savu impēriju, sākotnēji Ičkērijai, Čečenijai neatkarību nedeva, bet Abhāzijai un Dienvidosetijai iedeva, lai arī Leļļu neatkarību, bet tomēr zinām pastāvību. Toties attiecībā pret Krimu Rosija tieši otrādi, ar privātās kara draudzes palīdzību to iekaroja un momentā anektēja, lai gan krimci, Krimas tatāri, krimčaki cerēja uz neatkarību. Tas, ka šo valstu pašnoteiktība ir tikpat liela kā lellēja rotaļlistabā, tas ir cits jautājums, bet skan jau vareni – sava valsts. Ģeopolitoloģijā šādas valstis bieži vien tāpēc arī sauc par leļļu valstīm – puppet state. Skatoties no tautvaldības mācības pozīcijām, valsti tātad varam definēt kā tautas pašorganizācijas formu, kura nepieciešama sevis aizsargāšanai pret ārējiem ienaidniekiem. Lai tautai būtu labklājība, izglītība un cilvēkiem iekšējā drošība, valsts jau nav vajadzīga, jo to visu nodrošina tautas pašpārvalde. Valsts sastāvdaļas. Pievērsīsimies vispār pieņemtiem valsts konstitutīviem elementiem, jeb latviski sastāvdaļām, kuras veido valsti un kā ar tām manipulē. Parasti jēdzienu par valsti vairums valststiesībnieku apiet, bet uzreiz sāk ar šiem valsts konstitutīviem un līdzvērtīgajiem pamatelementiem. Pirmais – noteikta teritorija. Otrais – iedzīvotāji. Trešais – vara. Pēdējo gan, kā nu kurš valsts tiesībnieks dēvē par publisko vai valsts varu, bet starpība ir liela. Skatīt nākamo nodaļu vara. Divi no šiem pamatelementiem, teritorija un iedzīvotāji, ir materiālas dabas, bet vara ir formālas dabas, kas nozīmē, ka tā nav fiziski redzama, bet ir jūtama uz savas ādas. Paskatīsimies tuvāk uz šiem trim elementiem. Noteikta teritorija. Ne teritorija vispār, bet teritorija ar robežām. Katrai valstī ir robežas, par kurām tā stāv un krīt, vārda vistiešākajā nozīmē. Atkarībā no kaimiņu valsts agresivitātes pakāpes vai draudzības un uzticības pakāpes,
Starp valstīm tiek uzcelts attiecīgi augsts vai zems mūris. Augstākās konfederācijas valstīm ir iekšējās robežas un vienota ārējā robeža. Impērijas pavalstīm iekšējā robeža ir ļoti nosacīta, jo valda imperatora pārvalde, kuras varas laukā visi ir tikai pavalsnieki. Skatīt sadaļā vara. Vai valsts var pastāvēt bez teritorijas vispār? Loģiska atbilde – nē. Bet dzīvē tā tomēr nav, jo valsts kā informatīvi, tiesisks un pat fiskāls lauks var pastāvēt, pat ja tā ir tikai kā teritoriāli, de facto izbeigusies. Tā var turpināt pastāvēt kā pārvaldības lauks iepriekšējās valsts robežās. Labs piemērs ir Svētās Romas impērija vai Bizantijas impērija, kuras publiskā un fiskālā vara caur viņu baznīcām un klosteriem darbojas Latvijā un citur Eiropā. Vai cits piemērs – Austrumungārijas impērija, kura formāli neeksistē, bet imperatora ģimene vēl aizvien darbojas politiskajā impērijas laukā kā priekšdienās. Pats esmu vairāk kārt apspriedis šo jautājumu ar imperatora ģimeni. PSRS vairs neeksistē, bet darbojas daudzas augsti organizētas un pat politiski pārstāvētas piektās kolonas struktūras, politbrigādes un sabiedriskās organizācijas. PSRS izveidotā kriminālā vara, paralēlā likumdošana, spēcdienestu vara, sazarotās ekonomiskās varas struktūra, Rosijai de facto piederošās bankas un banksteru vara, lielie strateģiskie uzņēmumi, enerģētiskie uzņēmumi un tā tālāk. Šīs PSRS un Rosija ir tās juridiskā mantiniece. Valsts varas struktūras ir dzīvākas par dzīvām, tieši tāpat kā saglabājies apvienotās karalistes Lielbritānijas varas lauks tās sadraudzībā, bijušo koloniju tīklām. Francijas republikas, tai kādreiz piederošo un tagad esošo koloniju tīklā, kuras viņi viltīgi nosaukuši par aizjūras departamentiem, vai Nīderlandes un Dānijas karalistes aizjūras zemēs. Visas ir it kā tik progresīvas valstis, bet tomēr nedod neatkarību savām kolonijām. Dāņiem tā patīk mūs pamācīt, bet neatkarību savām kolonijām nedod. Un pavaicājiet amerikāņiem, kāpēc viņi nedod neatkarību Aļaskai, Havaju salām, Puerto-Riko, Ņūmeksikai, Teksasai, Virdžīnijai, ja reizi ir tik demokrātiska valsts. Otrs pamatelements – iedzīvotāji. Visi valststiesībnieki operē ar jēdzienu iedzīvotāji. Jā, ir pasaulē valstis, kuras ir mākslīgi izveidotas, un to pamatā nav valsts tautas, bet ir dažādas izcelsmes iedzīvotāji. Dabiska valsts ir tā, kuras pamatā ir ģenētiski viendabīga tauta, valsts tauta, kura ir izveidojusi savu valsti. Juristi un citi Latvijas konstitūcijas kompilatori, rakstot satversmi, ir ieviesuši visaptverošu kompromisa jēdzienu visiem toreizējās Latvijas iedzīvotājiem – latviešiem, citautiešiem un sveštautiešiem, tai skaitā arī visiem bēgļiem un ciemiņiem, kuri atrodas Latvijā, nosaucot tos par Latvijas tautu. Liniņš savos pētījumos ir pierādījis, ka šo terminu un jēdzienu Latvijā ieviesis Ulmanis. No ģeopolitoloģijas, tautvaldības mācības, geogrāfijas, vēstures, etnoloģijas viedokļa tas ir nonsens. Nav tādas Latvijas tautas, ir tikai Latvijas iedzīvotāji. Lūdzam nejaukt tautu un tautību. Tauta ir lietvārds, bet tautība ir īpašības vārds. Padomju laikos termins narodnost, tautība, bija pārvērsts par lietvārdu. Ar to apzīmējot mazu tautu, piemēram, Līvi oficiāli skaitījās mazākā narodnost, PSRS, bet liela tauta bija narod. Piemēram, poļu un ukraiņu tautības cilvēki cīnās par tautvaldību Ukrainā pret oligarhu brigādēm. Šajā nozīmē narodnost saglabājas, bet poļi un ukraiņi nebūt nav mazas jeb maztautas Eiropā. Cits piemērs – ruskī, tas ir īpašības vārds, imja prilagatļnaja.
nozīmē tāds, kurš runā po-ruski, tātad ruskiju valodā, bet tas neizsaka, no kādas tautas viņš cēlies. Viņš var būt Mokša, Erzja, Muroma, Komi, Hans, Mans, Burjets, Jakuts, Šelkups, Samodivs, Ņivs un tā tālāk. Imja Sušescviķeļnēja. Valsts tiesībnieku valsts pamatelementu definīcijā ir vēl viens kāzus. Definētie iedzīvotāji ir tikai kaut kāda pakļauta sastāvdaļa no visiem trim elementiem, jo iedzīvotājiem ir tāda kā valsti apkalpojoša funkcija. Topēc viņu pašu definīcijas nosaka atsevišķi stāvošā valsts vara, kura komandē šos iedzīvotājus. Trešais pamatelements ir vara, bet to, kas ir vara, tās paveidus, skatīsim nākošā sadaļā vara. Vara ir atdalīta no iedzīvotājiem kā atsevišķs elements, pastāvīgs subjekts, nevis no tiem izrietošs, kā tas ir tautvaldībām. Par politisko nāciju. Jau rakstā par tautismu esmu apskatījis jautājumu par politisko nāciju jeb politisko tautu, tāpēc tikai īsumā nav tādas politiskās tautas vai politiskās nācijas, ir vienas vai otras valsts pilsoņi, kas ir politiski tiesisks jēdziens. Iedzīvotāju kopumu vai pilsoņu kopumu saukt par politisko nāciju ir psihotriks un lingvistiska manipulācija ar mērķi noliet zemi ar napalmu, lai tautas asni nevar augt. Tauta ir dzīvs organisms, turpretīm pilsoņu institūcija ir formāla tiesiska konstrukcija, bet iedzīvotāji vispār ir nejauši pasažieri tramvajā. Dažs mājās brauc, cits ciemos, cits ar biļeti, bet cits pa zaķi laiž. Cik atomodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!